partneri Gaujas Nacionālā parka turisma hartas dokumentāciju, lai mēs Gaujas Nacionālā parka reģions kļūtu par Eiroparka hartas certifikātu īpašniekiem un pārstāvētu viņu organizācijā. Dokumentācija ir iesniegta, viņa tiek izskatīta un jau ir iezīmēta, ka mums no Eiroparka eksperts pie mums viesojās mūsu teritorijā un apciemos mūsu uzņēmējus un dažādas iesaistītās puses, visas gan dabas aizsardzības pārvalde, gan Entergauja, gan pašvaldības ļoti plašāk klāstā. Viņš pats redz to redzējumu, kādā veidā viņš grib plānot šo vizīti, un mēs viņam tā kā piedāvājam iespējas, lai mūs vairāk iepazītu. Un šodien ir tieši tā sanākšana, kad vēlreiz atgādinām vairākās sanāksmēs, jau mēs esam par to runājuši, pa Eiroparka hartas principiem, bet nekad nav varbūt daudz vēlreiz atgādināt, kādi tie ir un kā mēs saredzam sevi tur. Un došu vārdu tieši par Eiroparka principiem un visu izstāstīt Andai Andrušēntai, Gaujas Nacionālā parka centra vadītājai. Lūdzu, Anda. Sveiki visiem! Vai kāds varētu pateikt aptuveni, cik cilvēki mēs esam? Es šai brīdī esmu aizvērusi 12. Jā, es vairākus apzvanīju, un viņa lūdza ierakstu, tā kā mēs darīsim, mēs ierakstīsim un izsūtīsim, jo šī ir svarīga informācija. Okay, jā, piekrītu. Labi, jā, mani sauc Anda, un es strādāju diezgan ilgi jau Gaujas Nacionālajā parkā, un šajā brīdī esmu dabas izglītības centra vadītāja, ja tādā saprotamā veidā grib izskaidrot manu amata nosaukumu, bet oficiāli tas ir dabas centra vadītāja dabas aizsardzības pārvaldē. Un es labprāt pastāstīšu par hartas jautājumiem, jo arī es piedalījos tieši dokumentu paketes sagatavošanā un tajā skaitā arī eksperta vizītes organizēšanā, kura strauji mums tuvojās. Dažas lietas, kuras varbūt būs ar plašāku kontekstu, bet lai vairāk informācija, tad arī es tā nedaudz skatījos uz visu to hartas jautājumu plašāk. Un tas, ko gribu teikt, kad tā kā Gaujas Nacionālais parks ir bioreģions, un to arī lielākā daļa no jums un gan iedzīvotāji, gan ārpus teritorijas cilvēki ir jau pamanījuši, kad šāds bioreģions notiek, bioreģiona iniciatīva notiek, tad es pameklēju šos kontekstu, jo patiesībā bioreģiona ideja ļoti cieši saistās ar ilgtspējīgu turismu hartas principiem. Un arī bioreģions ir bāzēts vai orientēts tieši attīstīties Gaujas Nacionālā parkā, un tieši tāpat arī ilgtspējīga turisma harta, ko organizē Eiroparka federācija, arī ir Gaujas Nacionālā parka attīstībai. Un šeit es esmu izcēlus tā kā 3 punktiņus neskaidrā secībā, bet tieši šie 3 no bioreģiona darbības virzieniem visciešāk, arī pārējie, bet šie visciešāk saistās ar to, ko ilgtspējīga turisma harta paredz darīt, paredz, ka jādara aizsargājumās teritorijās, kā jāattīsta aizsargājumā teritorija. Tad jā, šeit ir tie 3., 6., 7. no bioreģiona darbības virzieniem, ļoti tieši sakrīt ar to, ko jāattīsta ilgtspējīga turisma jomā. Un šeit vairāk tieši par hartas, jeb ilgtspējīga turisma hartas pilnā nosaukumā, droši vien tālāk runāšu tikai harta un harta, bet tas ir ilgtspējīga turisma plānošanas dokuments. Gaujas Nacionālā parka turisma biedrība kopā ar dabas aizsardzības pārvaldi mēs diezgan nopietni pagājušā gadā pastrādājām un sagatavojām lielu dokumentu, pareizāk sakot, dokumentu paketi, kuru iesniegt Eiroparka federācijai, lai Gaujas Nacionālais parks varētu saņemt hartas certifikātu.
Un šo procesu nevar izdarīt nekādā ziņā viena organizācija, to var veikt tikai sadarbībā strādājot. Un certifikācijas procesā tātad ļoti aktīvi un pamatā, es teiktu, lielu iniciatīvu izrādīja turisma biedrība, jeb Entergauja, kas apvieno ļoti lielu biedru skaitu un arī sadarbības partnerus. Hartas izpratnē turisma biedrības biedru kopumu vai, nu, tā teikt, šo organizāciju ar visiem biedriem dēvē par turismu fórumu. Tāpēc arī var rasties jautājums, kas tas tāds turismu fórums ir, vai tas ir tikai vienas dienas pasākums, vai tas ir ilgtermiņa process. Jā, tas ir ilgtermiņā process, tas ir patiesībā biedrības darbs kopā ar visiem uzņēmējiem, kopā ar visiem iesaistītajiem partneriem. To hartas izpratnē, jeb Eiroparka izpratnē sauc par turisma fórumu. Varbūt arī eksperts minēs šādu jēdzienu, un tad tas būs skaidrs jums arī, tiem, kam tas interesē, kas tas īsti ir, kāpēc ir runa par turisma fórumu. Certifikācijas beigās ir paredzams, ka mēs saņemsim certifikātu uz 5 gadiem, taču ik pa 5 gadiem atkal ir jāveic resertifikācija un jāpārdomā, kas, tā teikt, jāpārliecinās, ko mēs 5 gadu laikā esam paveikuši. Un jāplāno atkal 5 gadi uz priekšu, kādas lietas, kādas darbības tiks izceltas vai veicinātas vairāk, vai varbūt kaut kas mazāk. Un kas tā Eiroparka federācija, jā, lai varētu vēlreiz atgādināt pavisam īsi, tā ir organizācija, Eiropas mēroga organizācija, kas apvieno aizsargājumās teritorijas visā Eiropā. Un apvienojušās daudz organizācijas, un kā biedrs var būt gan pašvaldība, gan valsts iestādes, gan nevalstiskas organizācijas. Tā skaitā privāta persona arī var iestāties kā biedrs šajā Eiropas mēroga organizācijā, jeb Eiroparka federācijā. Un diezgan sen jau, kā teikt, pagājušā gadsimtā, Eiroparka federācija izveidoja ilgtspējīgu turismu aizsargājumu teritoriju tīklu un uzsāka certifikācijas procedūras. Tātad, jā, šī te harta, jeb šī certifikācija ar hartas nosaukumu saīsināto, tas patiesībā ir tāds turisma plānošanas dokumentu kopums, jeb dokuments, kas izstrādāts speciāli tieši aizsargājumām dabas teritorijām. Un tas akcentiņš, jeb tā lielais jēdziens, jo mēs vairāk vai mazāk strādājam tieši uz aizsargājumu dabas teritoriju, gan dabas aizsardzības pārvalde, gan arī Gaujas Nacionālā parka turisma biedrība. Un kaut kādā mērā to var saukt par kvalitātes zīmi vai par kvalitātes kritēriju aizsargājumai teritorijai un ilgtspējīga turisma jomā. Tiem, kam ir iespējas un vēlme, materiālus var atrast Eiroparka federācijas mājaslapā. Tur ir plaša sadaļa par ilgtspējīgu turismu un metodiku un dažādi materiāli, kā arī dažādas sadarbības partneru kontaktus tur var atrast un diezgan daudz interesanta, ja interesē tieši turisms, ja ilgtspējīgs turisms aizsargājumās teritorijās. Kā šī hartas certifikācija notiek? Gribu uzreiz teikt, ka patiesībā tie ir tā kā 3 posmi, ko organizē Eiroparka federācija. Un šobrīd mēs strādājam pie tā 1. posma, jo Eiroparka ilgtspējīga turisma hartas certifikāts tiks piešķirts Gaujas Nacionālajam parkam kā teritorijai. Tas ir 1. solis vai 1. posms, bet tad, kad ir paveikts 1. posms, tad, protams, pastāv iespēja ikvienam uzņēmējam vai partnerim pieteikties certifikācijai un saņemt certifikātu daudz vienkāršākā veidā, salīdzinoši ar teritoriju. Un tad arī ir partneriem iespēja lietot vizuālo informāciju, vizuāļus un
saņemt apliecinājumu, ka viņi ir ilgspējīga turisma partneri Gaujas Nacionālajā parkā ar Eiroparka atzītu certifikātu. Un trešais posms, kas var notikt arī paralēli otrajam, turisma operatori arī var saņemt apliecinājumu par ilgspējīgu turismu piedāvājumu realizēšanu aizsargājumā teritorijā, jeb mūsu gadījumā Gaujas Nacionālajā parkā. Un, kā atgriežoties pie tā pirmā posmiņa, kur mēs šobrīd esam, jā, tas ir teritorijai piešķirams certifikāts, jeb turisma galamērķim. Un, kā jau es iepriekš arī minēju, ka 2024. gada nogalē, ja pagājušā gada nogalē tika uzsākts viss šis process un iesniegta nopietna dokumentu pakete Eiroparku federācijai, lai varētu uzsākt certifikācijas procesu Gaujas Nacionālajam parkam. Un pie pirmā posmiņā, kas tad viss tur tā kā ir iekļauts, jau paveikts un kādi priekšnoteikumi jau mums Gaujas Nacionālajā parkā bija, lai vispār ķertos visam šim klāt. Un patiesībā situācija ir diezgan laba, plaši pārstāvēta no dažādām rīcībām un lietām, kuras ir svarīgas, lai varētu saņemt hartas certifikātu. Viena no svarīgākām lietām tiešām ir turisma fórums, jeb aktīva biedrība, kas apvieno daudzus uzņēmējus un iesaistītās puses turisma attīstībai, kas darbojas. Tāpat ir svarīgi, ka teritorijai ir stratēģija, ilgspējīga turisma stratēģija, kas arī ir šobrīd aktīva. Tas, kas tika paveikts, gatavojot dokumentus pieteikumam, tika izveidots turisma rīcību plāns. Tāda lieta kā Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plāns, tas jau bija sagatavots, un tātad šis jau bija kā priekšnoteikums, ka pie tā vairs nav jāķers klāt. Tāpat arī, lai varētu saņemt hartas certifikātu, ir būtiski būt Eiroparka organizācijas biedram. Gaujas Nacionālais parks, jeb dabas aizsardzības pārvalde, jau ir ilggadīgs biedrs, un kopš pagājušā gada arī Gaujas Nacionālā parka turisma biedrība ir Eiroparka biedrs. Tas, kas vēl beidzamajā laikā ir tieši mērķēts, lai mēs varētu hartas certifikātu kā teritoriju iegūt, ir arī biedrības sadarbības tīklu projektā iekļauti mērķi un uzdevumi, kas ir tieši šī paredzēti, lai varētu realizēt šo uzdevumu. Un kopīgi sagatavojām un iesniedzām dokumentus certifikātam. Un šobrīd jau ir saskaņota Eiroparka eksperta vizīte Latvijā, Gaujas Nacionālajā parkā no 13. līdz 15. datumam. Viņš tā kā ierodas 12. datumā vakarā vēlā, bet tā vizīte pēc būtības tad sanāk no 13. līdz 15. maijam. Otrais posms, kas var interesēt jau tos, kas gaida brīdi, ka šis certifikāts teritorijai jau būs aktīvs, tad ik viens teritorijas uzņēmējs, jeb sadarbības partneris vai kāda iesaistītā puse, kas darbojas teritorijā, var pretendēt uz certifikātu, uz hartas certifikātu kā partneris. Jābūt ir atkal dažiem nosacījumiem izpildītiem, bet patiesībā tas viss ir iespējams diezgan reāli. Certifikāts var tikt piešķirts, ja darbojas teritorijā, ja ir biedrs vietējā turisma formā, jeb Gaujas Nacionālā parka turisma biedrības biedrs, ja atbalsta turisma biedrības stratēģiju un rīcības plānu īstenošanu, kā arī ir nepieciešams sagatavot sava uzņēmuma vai sadarbības partnera konkrēti ilgtspējīgas pārvaldības plānu. Šim pārvaldības plānam ļoti cieša rāmja nav, bet svarīgi ir parādīt, ka partners strādā ar kaut kādiem kvalitātes kritērijiem un ar ilgtspējības virzienu.
Un šis te ilgspējības pārvaldības plāns apspriežams, tā teikt, nevis saskaņojams kā ļoti detalizēts dokuments, bet gan apspriežams ar aizsargāmās teritorijas iestādi, tas būtu ar dabas aizsardzības pārvaldi un ar Gaujas Nacionālo parku turismu biedrību. Mērķis, lai virzītos vienā virzienā, lai nebūtu pretrunu. Tāpat arī ir svarīgi uzņēmējiem, jeb sadarbības partneriem uzturēt sadarbību ar aizsargājumās teritorijas iestādi un citiem uzņēmumiem, kā arī ieinteresētām personām, kas saistītas ar Eiroparka hartu. Un pie otrā posma vēl pāris lietas, lai saņemtu certifikātu. Šo te procedūru vai procesu organizē tepat Latvijā aizsargājumās teritorijas iestāde kopā ar Gaujas Nacionālo parku turismu biedrību. Taču tiek izmantota metodoloģija, ko ir sagatavojusi Eiroparka federācija. Un tad, ja ir šis te pieteikums, kopīgi arī var viņu apspriest, vai tieši ir viss tā kā uzņēmējs vai sadarbības partneris vēlas, vai tā kā to saredz biedrība un aizsargājuma teritorija. Un tā pieteikuma rezultātā kopīgi šo lietu izspriežot, apspriežot, var saņemt partnerību uzņēmēja certifikātu. Trešais posms, kas varētu interesēt, var būt ceļojuma aģentūras vai turisma operators, kas organizē tūres vai pārgājienus uz Gaujas Nacionālo parku, ja viņi atrodas ārpus kā organizācija, vai arī atrodoties teritorijā, organizē gan darbojas, gan organizē šos pasākumus Nacionālā parka teritorijā. Arī šīs te organizācijas var saņemt kartes certifikātu, līdzīgajam metodika, taču man gribas arī piebilst, ka tā metodika jau detaļās arī ir aprakstīta tajā Eiroparka mājaslapā, kuras adresi pirms kāda brīža jau rādīju. Kā jūs redzat, Eiroparka federācijas mājaslapā ir sagatavots ne tikai metodiskais materiāls, bet arī vizuālā identitāte, jeb informācija jau latviešu valodā, jo Latvijā jau ir viens nacionālais parks, kurš ir saņēmis hartas certifikātu, tie ķemeri. Un šeit ir redzami trīs tādi tā kā logo vienā rindiņā. Pirmais logo ir aizsargājums teritorijas logo, tātad Gaujas Nacionālais parks kā teritorija tiek certificēts, tad mēs lietosim par teritoriju šo pašu pirmo logo. Otrajam logo ir klāt vārdiņš partneri, un tātad šādu logo lieto sadarbības partneri vai uzņēmēji, kas teritorijā darbojas un kuri ir ieguvuši hartas certifikātu. Savukārt tas trešais, tas ir tā kā turisma operatori vai aģentūras vai pārgājienu un ekskursiju organizatori Nacionālajā parkā. Apakšā tie ir angliskie varianti, gluži vienkārši. Šeit ir ļoti tā, tikai uztaisīju bildi, nerādīšu neko tuvumā. Tad, ja mēs certificējamies kā teritorija un attiecīgi ik viens, kurš tad certificējas jau otrajā līmenī kā uzņēmējs vai partneris vai trešajā līmenī, visi izejot certifikācijas procedūru nonāk kopējā datubāzē un, protams, arī ar savu punktiņu kartē var atrast ar savu nosaukumu, ar savu aktivitāti, kāda tiek piedāvāta aizsargājumā teritorijā. Tas arī ir labs tāds starptautiski atpazīstams informācijas avots, kurš gan turisma vidē parastajam ceļotājam nav tik populārs, taču tomēr starp nacionālajiem parkiem un aizsargājumām teritorijām kopumā šīs te datu bāzes tiek lietotas. Nedaudz varbūt tieši par to praktisko, ko mēs arī plānojot
eksperta vizīti, par ko domājām, kādam tad mūsu parkam ir jāizskatās, lai mēs parādītu, ko mēs darām un kāds ir tiešām tā hartas izpratnē vajadzīgs. Tad viens no lielajiem jautājumiem un viena no lielajām atbildēm ir sadarbība. Vārdiņš sadarbība ir ļoti, ļoti svarīgs, un tas ir svarīgs arī praksē, ne tikai skaisti pateikts, jo vairāk un jo labāka ir mūsu sadarbība ar visām iesaistītām pusēm, jo ilgspējīgāk mēs varam darboties turismu virzienā. Tā kā turismam jābūt strateģiski plānotam, tas attiecas uz mūsu stratēģiju un uz aktivitāšu plānu, kā arī uz visu dokumentāciju. Tādai tomēr ir jābūt. Jā, par izglītošanu vai par sabiedrības izpratnes veicināšanu visdažādākajos veidos arī teritorijā ir jābūt šādām aktivitātēm, un tādas arī mums notiek un ir. Gan uzņēmēju radītas, gan kopā radītas, gan projektu iespējas to ļauj darīt un tā tālāk. Turismam jābūt iespējami kvalitatīvam, tā teikt, visos aspektos, vai raugoties no dažādām pusēm, sākot ar korektu informāciju, iespējami kvalitatīvu infrastruktūru, kā arī dažādu pakalpojumu veidi. Turismam jānodrošina arī teritorijai raksturīgu piedāvājumu, kas izceļ tieši teritorijas vērtības. Un, jā, ilgspējīga turisma kontekstā, protams, vietējā ekonomika ir viens no tādiem vērtībām. Tā ir vērtība, kura ir jāatbalsta, un turismam ir jābūt organizētam tā, lai vietējiem iedzīvotājiem un vietējai ekonomikai tas būtu ar pluszīmīti, nevis ar mīnuszīmīti. Vēl dažas lietiņas, jā, tas, ko gribas izcelt, tā kā, kad svarīgi ir, lai gan ienākošais turisms, pie kura ir liels darbs ieguldīts Gaujas Nacionālā parka teritorijā, lai Nacionālo parku parādītu tieši ienākošiem turistiem, un svarīgi ir izcelt arī vietējo vajadzības, lai Nacionālais parks ir nosacīti kā lepnums, kā vērtība, gan savējo vidū, gan arī apmeklētāju vidū no ārpuses. Kvalitatīvā, vispusēja vai visu pušu komunikācija, tajā slēpjas liels spēks. Tas ir vienmēr bijis, un svarīgi arī to ir izcelt vai atgādināt katram mums, ka tikai un vienīgi komunicējot, runājot, jautājot un atbildot un diskutējot var nonākt pie jebkādiem rezultātiem, pie maksimāli labākiem, iespējami labākiem parasti. Bet, ja nerunāsim, tad vienkārši nekur nenonāksim. Jā, un tas, kas vēl, tā kā gan caur dažādiem projektiem, gan dažādām citām iespējām, ko dod tieši hartas certifikāts, jo caur hartas certifikātu parādās arī starptautiskās iespējas, un līdz to turismā iesaistītām pusēm ir svarīgi izmantot ikvienu variantu, kur var mācīties un kā var mācīties. Un tad tā kā jau gandrīz finišējot manis pārdomāto un apkopoto, svarīgi ir tā kā hartas certifikātu saņemot, nepazaudēt to, ko mēs esam izdarījuši līdz šim, un turpināt arvien vairāk un arvien plašāk tieši sadarboties, jo savstarpēji vairāk sadarbība būs attīstīta, jo plašāk mēs varēsim sevi pārstāvēt, un tad arī sapratīsim, tā teikt, es likusi esmu pēdiņās visu bildi, bet, nu jā, lai kaut kas nepaliek ārpus rāmīša, jo cits citu mēs katrā ziņā papildinām, cits citu mēs atbalstot, un kopā darbojoties varam paveikt vairāk un labāk.
pieredzes apmaiņa un starptautiskā atpazīstamība, tās ir lietas, ko sniedz šī te kartes certifikācija. Ja līdz šim jau ir ļoti daudz starptautisku partneru vai viesu bijuši Gaujas Nacionālā parkā, tad iespējams caur certifikācijas procesu un nonākot certificēto teritoriju lokā vai uzņēmēju kompānijā, atradīsies jaunas pazīšanās, jaunas pieredzes un līdz to jaunas iespējas. Jā, jā, un tas, ko es saprotu, kas arī mums visiem kopīgi ir jau pilnīgi noteikti jāapzinās, kad mums ik pa 5 gadiem ir jānovērtē tas, ko mēs būsim kartas ietvarā darījuši, jāapkopo tā informācija, un tā teikt jāveic monitorings par notiekošo turisma nozarē Gaujas Nacionālajā parkā. Un pēc 5 gadiem, veicot atkārtoto certifikāciju, mēs runāsim par posmu ar ekspertiem runāsim par posmu, kurš būs pagājis 5 gadu laikā, ko mēs esam darījuši, kādas mums ir bijušas izmaiņas, kā arī tajā brīdī jau plānosim uz priekšu nākamos 5 gadus. Tas aptuveni ir mans stāstījums par to, kas ir kartas certifikāts, kā viņš šobrīd ienāk Gaujas Nacionālajā parkā, kas mums ir jāsaprot un kas mums ir jāapzinās. Paldies! Noteikti varētu būt kādi jautājumi, ko varbūt es uzreiz varu atbildēt, vai arī sagatavot atbildi. Ir kādam jautājumam? Varbūt es kaut ko varu papildināt, ko es piemirsu pateikt, vai kas varbūt vēl svarīgs. Jā, tātad šī te vizīte nākamajā nedēļā notiks. Tur ierodas viens eksperts, pēc tautības šķiet, ka itālis, un viņš strādā Eiroparka federācijā. Viņš brauc un novērtē nacionālos parkus un aizsargājamās teritorijas tieši, lai organizācija Eiroparka federācija piešķirtu hartas certifikātu teritorijai. Viņam ir šobrīd sagatavota programmiņa viņa vizītei, tikšanās ar dabas aizsardzības pārvaldi, ar biedrības pārstāvjiem, ar dažādiem uzņēmējiem, pie kuriem mēs vēlamies šo te ekspertu aizvest un ne tikai parādīt, ka tāda vieta mums ir parka teritorijā, bet arī viņš ļoti vēlas aprunāties ar ikvienu uzņēmēju, pie kura mēs aizbrauksim pavisam īsā sarunā, apjautāties par veidu, kādā darbojas, kā notiek sadarbība visām iesaistītām pusēm, cik lielā mērā šo sadarbību uzņēmējs atbalsta un ko vēl varētu sagaidīt. Droši vien viņam būs vēl savi jautājumi, ko viņš vēlēsies konkrēti uz vietas uzdot, atkarībā no situācijas, bet tas aptuveni ir viņa vēstījums. Jā. Paldies, Anda! Vai ir kādam jautājumi? Tas bija tas svarīgākais vēstījums, ko mēs šodien gribējām jums nodot, Eiroparka kartas certifikātu par to izpratni, uz ko mēs ejam ilgstoši jau gadiem, bet Ķemera Nacionālais parks jau ir atkārtoti vairākas reizes šo certifikātu, laikam jau 3. reizi pēc 5 gadu ir atskaitījies un iegūst šo certifikātu ir, un tā kā mēs arī esam ceļā uz to, un ja tas ir lai iegūtu mēs visam reģionam, tas ir maksas pasākums, tad, lai tālāk uzņēmējs iegūtāji, protams, dokumentu paketes iesniegšana un viņiem plānošana, bet tā jau viņiem būs zem mums, un tā nebūs maksas pakalpojums.
Tā kā to varēs realizēt pēc tam, kad mēs kopīgi būsim šo ceļu izgājuši. Ja nav jautājumu, tas mums būs šodien bijis svarīgākais. Un jebkuram, kurš saredz to, kuram bija jādzird, noteikti informēt, bet mēs arī informāciju gan prezentāciju, gan ierakstu nosūtīsim. Jā, ieliksim. Jā, mēs ieliksim YouTube, mēs ieliksim saiti. Tā kā paldies, kas visu veltīja tiešajā, jo tās ir tiešām mūsu teritorijai svarīga informācija, un izpratne par to vēl lielāka nozīme ir. Kā paldies visiem!